kāda ir jūsu sapņu skola? Tā ir vieta, kur katrs skolēns var justies brīvi, kur mācības kļūst par aizraujošu piedzīvojumu, un kur visi tiek atbalstīti un iedrošināti sasniegt savus augstākos mērķus. Tāda ir Jelgavas 5. vidusskola. Mūsu skolas vērtības ir balstītas uz cieņu, atvērtību un sadarbību, radot vide, kura katrs skolēns jūtas iedvesmots un atbalstīts. Nāciet un iepazīstiet mūsu skolas dzīvo atmosfēru, kuru mēs kopā radīsim labāko nākotni. 20. gadsimta 70. gados Jelgavas pilsēta sāka strauji attīstīties, un vajadzība pēc skolām kļuva arvien aktuālāka. Gaidot jaunas skolas pabeigšanu, tika reģistrēti 1072 topošie skolēni, viņu vecāki un skolotāji. 1972. gada 1. septembrī Jelgavas 5. vidusskola beidzot vēra durvis, uzsakot jaunu sadaļu pilsētas izglītības vēsturē. 1999. gadā tika izveidoti skolas simboli – kārogs, skolas emblēme, devīze, žetons un skolas dziesma. Līdz šai dienai skola saglabājas un iestiprinājas dažādas tradīcijas, kuri apvieno gan skolēnus, gan skolotājus. No tā laika līdz mūsdienām skolā notika daudz izmaiņu, gan izskata, gan citas jomas, bet atstājas nemainīga laba izglītības kvalitāte un draudzīga vide. Mūsu radošiem skolēniem ir iespēja parādīt sevi un piedalīties dažādās olimpiādās, demonstrējot savas zināšanas un prasmes starptautiskā līmenī. Tagad noklausīsimies interviju ar 10. klases skolēniem. Es šeit mācos no 6. klases, un man patīk šī skola, tāpēc es paliku šeit. Vispirms man patīk, ka mūsu skolā nevajag vēl 10. klase izvēlēties profila priekšmetus, un vēl var padomāt līdz 12. klases. Arī mums ir ļoti stipri zinātņu skolotājs, piemēram, bioloģijas, ķīmijas, fizikas, arī matemātikas skolotājs. Un arī man šeit mācās ļoti daudz draugu, un kas man vēl ļoti patīk, ka mums ir lieliskas iespējas iesaistīties skolas aktīvā dzīve, piedalīties skolēnu padomē un gūt jaunu pieredzi saistītu ar pasākumu organizēšanu. Šajā skolā es mācos no 1. klases, un par to laiku tā kļuva par manu otro māju, un tāpēc es pat neapskatīju citus variantus. Jau daudz certāk un patīkāk turpināt mācīties un iegūt labu video izglītību skolā, kur esi mācījies agrāk. Uzskatu, ka te nav ko mainīt, jo viss ir labi priekš mācībām gan vidusskola, gan pamatskola. Es paliku šajā skolā, pateicoties tās reputācijai un skolotājiem, kuri ir sirsnīgi ieinteresēti dalīties ar savām zināšanām. Plānoju iet uz LBTU, uz ekonomisko nozari. Pēc skolas es 100% gribu iet universitāti, bet es vēl neizvēlējos, kura tieši, bet zinu, ka gribu saistīt savu dzīvi ar kaut ko radošu. Pēc skolas es plānoju uzstāties universitātē, bet es vēl neesmu izlēmusi tieši kādā. Viens no iemesliem, kāpēc es gāju 10. klasē, bija dot savu laiku kārtīgi par to padomāt. Pēc skolas domā uzreiz neizstāties. Pastrādāšu kādu gadu, uzkrāšu naudu augstskolai, bet ļoti gribu un sapņoju iestāties SSIE, tas ir Stokholma ekonomisko augstskola Rīga. Pēc skolas beigšanās es vēlos doties Rīgas ekonomikas augstskolā. Mūsu skola ir daudz pulciņu, kuras katrs var atrast sev mīļāko nodarbošanās veidu atbalstoša vide. Patīk sports un spēles? Mums ir volejbola nodarbības, pieredzējušas treneris Ilonas Cehanovičas vadība. Vai vēlaties atraisīt savu radošo potenciālu? Pievienojieties mūsu teātra grupai Aleksandra Gerbutova vadībā.
Mums ir arī debašu pulciņš, kurā skolēni diskutē par aktuālam tēmam un attīsta savas argumentācijas prasmes. Vēlies pavadīt laiku aizraujošu spēles pasaulē, ir šaha un galda spēļu pulciņš, ko vada Piotrs Filātovs. Vai apgūt programmēšanu, attici savas loģikas prasmes un veidot savus projektus, tad nāciet uz Diānas Bobrišovas Gončaruka nodarbībām. Tas vēl nav viss. Mums ir arī ekoskola, kur skolēni Valērijas Ilarionovas vadībā pēta vidi, piedalās projektus un uzlabo mūsu pasauli. Un tagad intervija ar mūsu absolventiem. Pēc Jelgavas 5. vidusskolas es studēju kuģa vadīšanu Latvijas jūras akadēmijā un šobrīd strādāju par vecāko stūrmani tankuģu flotē. Centralizētu eksāmenu rezultāti ļāva man mācīties budžetā, kā arī saņemt stipendiju. Tāpēc es uzskatu, ka 5. vidusskola ir ļoti labs zināšanu un prasmju avots karjeras startam. Mainies uz augšu arī tu, Jelgavas 5. vidusskolā. Sveiki! Mani sauc Darja un es esmu absolvējusi Jelgavas 5. vidusskolu. Priekš manis ir ārkārtīgi būtiski, ka šajā skolā man ir bijusi iespēja kvalitatīvi apgūt gan eksaktas zinātnes, gan arī humanitārās zinātnes, gan arī rast iespēju radoši izpausties. Pēc skolas absolvēšanas es veiksmīgi ieguvu bakalaura un maģistra grādu mākslās, pastrādāju kultūras un IT jomās, un tad mainīju savas dzīves ceļu un ieguvu maģistra grādu veselības aprūpē. Tā kā jā, ja vēlies iegūt pamatīgu, kvalitatīvu izglītību, nāc studēt un mainies uz augšu Jelgavas 5. vidusskolā. Labdien! Mani sauc Anastasija, un pēc savas pieredzes es varu droši teikt, ka Jelgavas 5. vidusskola ir viena no labākajām Jelgavas vidusskolām. Šeit strādā izcili pedagogi, kas iemāca domāt, iemāca mācīties, un pateicoties savu skolotāju augstajai kompetencei un individuālajai pieejai, man bija laba iespēja šīs prasmes attīstīt savas darba spējas, kas vēlāk man palīdzēja gan profesijas izvēlē, gan arī augstākās izglītības iegūšanā. Mainies uz augšu Jelgavas 5. vidusskolā! Labdien! Mani sauc Jelena Petrišina, un esmu Jelgavas 5. vidusskolas absolvente. Esmu pabeigusi Rīgas Stradiņa universitāti un apguvusi farmaceita profesiju. Kā arī man bija tāds gods 2023. gadā no Latvijas farmaceitu biedrības saņemt gada farmaceites titulu. Protams, lai iestātos Stradiņa universitātē, man bija nepieciešamas ļoti padziļinātās zināšanas tādos, es teiktu, nevieglos priekšmetos, kā matemātika, fīzika, ķīmija, bioloģija un, protams, arī daudzos citos. Pateicoties skolotāju papildus palīdzībai, iesaisti un atbalstam, es iestājos universitātē bez problēmām un pat budžeta vietā. Par ko vēl joprojām esmu ļoti pateicīga skolotājiem. Paldies jums liels! Un arī tu! Mainies uz augšu Jelgavas 5. vidusskolā. Mūsu skolā vienmēr kaut kas notiek. No talantu vakariem un sporta sacensībām līdz tematiskām ballītēm un labdarības pasākumiem. Pasākumus organizē ieinteresētu skolēnu grupas sadarbībā ar skolotājiem vai arī mūsu skolēnu padome, talantīgu un uzņēmīgu skolēnu komanda, kas sadarbojas, lai radītu patikamu atmosfēru mūsu skolā.